saturs. Es esmu Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks, un es arī vadu PSRS okupācijas zaudējumu aprēķināšanas komisiju. Un esmu arī Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes loceklis. Un šodien es parunāšu par PSRS okupāciju, par PSRS okupācijas nodarītiem zaudējumiem gan tādā īsākā, gan ilgākā termiņā. Es esmu vēsturnieks un ekonomiskā vēsture ir mana specializācija, un kaut kā sakrīt, ka šī tēma ir aktuāla, tiešām šodienas aktualitāte. Man šorīt Latvijas radio piezvanīja un prasīja tādu īsu interviju, un pirms manis uzstājās pārstāvi no Saeimas izmeklēšanas komisijas par mūsu dzelzceļu, tātad par Rail Baltiku un izmeklēšanas komisijas rezultātu, un kā tā ir, ka mēs nevaram atļauties to dzelzceļu, un kurš tur ir vainīgs, ja, ka mēs nevaram atļauties to dzelzceļu, un es teikšu tā, ka man iznāca tas mans stāsts gana turpinošs, jo politiķi vērtē pēdējos 10 gadus, bet es vērtēju pēdējos 100 gadus, un ja mēs skatāmies uz pēdējiem 100 gadiem, tad es teiktu tā, ka netik varbūt daudzi tā vaina tajos, kas šobrīd nevar dzelzceļu uzbūvēt, jo nav jau tā, ka kāds mēģina kaut ko pusi tur nozakt vai vēl kaut ko izdarīt, bet gluži vienkārši mēs esam šobrīd valsts ar mazu rocību. Mums nav tik daudz naudas, ja, lai mēs varētu tādu dzelzceļu atļauties īsti. Un tad mēs meklējam vainīgos. Bet vainīgos ir jāmeklē ne tikai šeit, bet arī nedaudz jāpaskatās dziļāk vēsturē. Tā kā es teiktu, ka tas, par ko es runāšu, es ceru, ka tas palīdzēs arī cilvēkiem saprast vairāk kaut kādas likumsakarības arī tādā ilgākā termiņā, ja, kad, teiksim, tiešām kas bija šī PSRS okupācija, kādu iespaidu tā atstāja tanī brīdī, kad Latvija bija okupēta, un kāds šis iespaids ir joprojām. Tātad tas, par ko es runāšu, tātad es pastāstīšu par avotiem, ko es izmantoju, tad arī, teiksim, par iekšzemes koproduktu, kas ir viens no tādiem makroekonomiskās situācijas, tādiem reāliem rādītājiem, salīdzinošiem, kā mēs valsts salīdzinām, un tādi rādītāji mums Latvijai parādījušies, tad par šo ietekmi, tad es pieskaršos arī demogrāfijas nedaudz jautājumu, un arī reģionālai vienlīdzībai, nevienlīdzībai. Bet vispirms es tomēr iesākšu, tāpēc, ka es pirms stundas nolaidos ar lidmašīnu no Amsterdamas lidostas, un es biju tātad komandējumā, un Latvijas studenti bija atraduši, ka vienā no vadošām Eiropas universitātēm, kas ir Leidens universitāte, tepat novembra mēnesī esot bijuši dažas interesantas kartas, kur viņi projicēja, ko te viņi māca un ko te viņi studentiem, tādu studentu uzņemšanas kampaņu. Un, godīgi sakot, diezgan lielā šokā es par to biju, ja, jo tad ir pagājuši 35 tūlīt gadu kopš neatkarības deklarācijas, bet, piemēram, mēs varam Latviju atrast šādā kartē, kas ir tātad Krievija un Eirāzija, mēs paskatāmies, ja, teiksim, un, ja mēs paskatāmies, kā tad viņi redz Eiropu, tad Eiropā mēs nesam, ja. Un tā ir vēl viena dimensija, kāpēc par to ir jārunā, ja, kāpēc par to ir jārunā ne šeit mums, bet arī jāstāst visai pasaulē, ka pat arī vadošajās tādās Eiropas universitātēs joprojām ir kāds, teicim, kas to ir veidojis, ja, kas ir līdz šo universitātes logo. Ja. Es nedomāju, ka tas ir tīši prāt, lai mums kaut kā ieriebtu vai parādītu vietu, bet tā ir elementāra nezināšana, ja, tā ir elementāra kaut kāda nezināšana, kaut kāda paviršība, ja, un, protams, ka mums ir jāpanāk, lai nevienam neienāk prātā tā, ka tur ir melnais caurums, kur Baltijas valstis, ja, kur rāda, teiksim, jauniem studentiem, kurus viņi gatavi uzņemt no visas pasaules, tur studenti auditorija lielākā daļa no citām valstīm, ja, kur tas ir tas, kā viņi mēģina to parādīt. Tā kā, tā tas, diemžēl, ir arī, kā pasauli citas lietas skatās, ko es arī uzreiz paskatījos, kā tā universitātes moto ir brīvības bastions, ja, un mūsu tas tādā milzīgā pretrunā, ja, kad, varētu teikt, ka tā ir akadēmiskā brīvība, bet tomēr nē, tāpēc, un vēl viena lieta, kas man tā iekrita acīs uzreiz, cik ļoti viņi saka, viņiem ir stratēģiska partnerība ar Ķīnu, ka viņi sadarbosies ar Ķīnu, ja, teiksim, ka tas ir izvēlēt kā prioritārs sadarbības valsts, cik daudz tur var darīt un visu mācīties un kas. Protams, biznes ir biznes, ja, bet kaut kādā ziņā es teiktu, ka tā ir tāda tuvredzība, un mēs arī daļa no Latvijas sabiedrības periodiski domā, kad ir tāds liels kaimiņš, kuru vajag apkamties un ļoti draudzīgi dzīvot. Ja? Tādas mēs lēmumus dažus pieņēmām arī 39. gadā, izlēmjot, ka varbūt mums vajag piekāpties, ielaist kaut kādu svešu karaspēku, un tad, kā saka, neiešu vēstures detaļās, mēs labi atceramies, ja? Kas toreiz notika. Ja? Tā kā,
39. gads ir tas, ko ir jāatcerās arī mūsdienās, mēģinot slēgt kaut kādas līgumus ar kaut kādām lielām valstīm, mēģinot ar totalitāru valstu autoritāriem līderiem, mēģinot noslēgt šos līgumus. Tā kā to mums ir jāskaidro joprojām pilnīgi visiem, visās auditorijās, tā kā tas ir jādara. Bet arī, protams, Latvijā, un tas ir tas, ko es šeit darīšu, Man arī prieks, ka es, viena no retām reizēm pēdējā laikā, kad es par šo tēmu runātu latviski, tas arī par to man ir milzīgs prieks. Lūk, tātad avoti, ko es izmantošu, kas ir tie mani avoti, jo te es arī dažus jaunus ciparus plānoju nosaukt. Un tātad pirmais ir tas, ka ir jau ļoti ilgstoši strādā, drīz jau varētu teikt, kad būs 20 gadi strādā, tad okupācijas, PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķina komisija, un ir ļoti daudz izdarīts, ļoti daudz ir pār pa 100 dažādiem pētījumiem, ļoti daudz ir pieejami arī mājaslapā komisijas, un jau kaut kādu gadu es esmu uzņēmies šo Tieslietu ministrijas paspārnē esošo komisiju vadīt, un man ir tiešām patiesa gandarījums par to, cik daudz jau pirms tam ir izdarīts, bet es ļoti ceru, ka kaut kādā termiņā, ar attiecīgu atbalstu mēs varēsim arī šo darbu noslēgt. Jo skaidrs, ka mēs nevaram mūžīgi to darīt, es ceru, ka to mēs varēsim izdarīt. Bet ir ļoti daudz dažādu materiālu, un pateicoties arī šīs komisijas finansēm, es vairākus gadus esmu strādājis ar PSRS finanšu politiku okupētajā Latvijā un arī Baltijā, un līdz ar to man ir ļoti daudz jau šie materiāli un pierādījumi. Šī daļa faktiski ir noslēgta, ko mēs varam iet un startautiski pierādīt, jebkurā arī, ja mēs izlēmjam iet uz startautisku tiesu, prasīt kompensāciju, tad pilnīgi skaidrs, ka, kā saka, taisnība ir mūsu pusē, visi dokumenti, visi pierādījumi. Otra lieta, ko es noteikti gribu pieminēt, kas ir paralēli šīm bijis, tad man bija tas gods 3 gadus vadīt Baltijas pētniecības programmas pētījumu, kas ir Baltika 100, kur kopā ar kolēģiem no Tartu un Viļņas Universitātes Vidzemes augstskola un arī Norvēģijas ekonomikas augstskola mēs pētījām daudzas lietas, bet ko mēs izdarījām? Mēs aprēķinājām Baltijas valstu iekšzemes koproduktu par pēdējiem 100 gadiem no 1920. gada. Līdz ar to arī Otrais pasaules karš, arī PSRS okupācijas periods, tas nekad iepriekš nebija izdarīts. Un kāpēc arī to nevarēja izdarīt? Tāpēc, ka tas bija ārkārtīgi sarežģīti, bija jāvāc simtiem dažādas datu sērijas, datu kopas, lai varētu to sarēķināt, salikt. Un to nevar izdarīt viens cilvēks, to arī, kā redzams, nevar izdarīt viena valsts. Pateicoties tam finansējumam, ko mēs izcīnījām ļoti smagā konkursā, tad mēs to varējām izdarīt, salikām kopā. Tātad, ja no vēsturniekiem prasa rezultāts, ja no komisijas, no vispār ir jāsaprot, ka tas kaut ko maksā, un ja tā nauda parādās, tad mums ir pierādījumi, mēs varam par to stāstīt, visu darīt, un arī pēc tam komunicēt sabiedrībai, un arī iet starptautiskā auditorijā to darīt. Tā kā šis pilnīgi noteikti ir vēl viena lieta, un vēl viena lieta, ko es gribu teikt, kas arī kaut kādas lietas, kas lika salikt kaut kā kopā pa plauktiņiem. Gadu mijā iznāks grāmata Turbulents kā virzītājs spēks Latvijas cilvēku un tautsaimniecība 150 gados. Un arī šajā grāmatā, kas ir kopā ar kolēģiem, vairākiem kolēģiem, ko kodola veidotas Baltika 100 projekts, un arī kolēģi, kas strādā arī okupācijas zaudējuma aprēķināšanas komisijas uzdevumā, mēs esam šajā grāmatā kā tas autoru mugurkauls, un mēs esam paskatījušies tādā plašākā perspektīvā 150 gados uz Latvijas tautsaimniecību, uz cilvēkiem, kas ir noticis, un tā turbulence mums ir tas vārds, ar ko mēs runājam. Un tā kā tas arī ir tas, un viens no, protams, tādiem turbulentākajiem, sarežģītākajiem periodiem ir PSRS okupācija, kur mēs to saliekam kopā. Tātad apmēram 600 lapas puses, būs ko lasīt, tā kā sekojiet līdzi, diezgan drīz būtu jābūt pieejamam. Un atvērsim mēs to grāmatu jau nākamā piekdien, 20. decembrī, 10:11 no rīta Eiropas Savienības mājā. Tātad tur būs tāda maza diskusija, arī Valdis Dombrovskis piedalīsies, un vēl eksperti, kas bija piesaistīti, kas ir grāmatu lasījuši, un tā kā tās ir tās lietas. Lūk, tā ir faktiski tā bāze vairāku gadu garumā tapusi, pateicoties kurai es tagad uzdrošināšos stāstīt un runāt jums to, ko es runāju. Un es sākšu ar iekšzemes koproduktu. Tātad iekšzemes koprodukts ir tā pirmā lieta, par ko es gribu runāt. Tātad, ko es arī esmu pielicis klāt, kad ar būtiskām atrunām, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo arī tagad, kad mēs aprēķinājām šo iekšzemes koproduktu un prezentējām šī gada aprīlī, tad skaidrs, ka bija uzreiz balss, kas teica, bet jūs faktiski kaut kādā veidā parādiet situāciju, ka PSRS okupācijas periodā iekšzemes koprodukts diezgan strauji pieauga. Kaut kāds īpaši, ja mēs runājam par 50, 60 gadiem,
Un tad mēs saņēmām kaut kādā ziņā pat pārmetumus, ka politiski to var izmantot, ja? Bet mēs jau nevaram kaut kādā veidā mainīt starptautisku metodoloģiju, ja Latvijas teritorijā kāds ir tā iekšzemes koprodukta, teiksim, aprēķināšanas tas, ja tas tiek darīts, tad tas tiek darīts. Šis ir salīdzinājums, ja, kur, ja mēs saliekam tos datus Latvijas un Somijas iekšzemes koproduktus uz vienu iedzīvotāju, tātad no 1939. gada līdz 1990. gadam, tātad, kas ir salīdzināmās senās un uz vienu iedzīvotāju. Un šis parāda šo pirmo tendenci, kas rāda to, ka mēs 39. gadā bijām ļoti līdzīgās situācijā. 39. gads Latvijā apmēram 10% iekšzemes koprodukts ir zemāks uz vienu iedzīvotāju kā Somijā, bet virkni citu rādītāju ir labāk, piemēram, dzīves ilgums ir augstāks, vēl daudz citas lietas, ko mans kolēģis, kas šeit ir Ilmārs Mešs, daudz labāk par mani zina, bet katrā ziņā, ja mēs tā skatītos pēc moderniem dzīves kvalitātes rādītājiem, Latvija, Somija bija ļoti salīdzināmas valsts. Un tad mēs skatāmies, ir tādi divi posmi, ja, teiksim, vienā posmā nosacīti mēs varam skatīties, ka iekšzemes koprodukts Somijā un Latvijā pieaug pēc otrā pasaules kara, tad mums ir lielāks iekritiens karā, lielāki postījumi, pēc tam pieaug salīdzinoši līdzīgi, pat identiski, un tad kaut kur 70. gadu sākumā Latvijā sabremzējās, tātad okupētajā, un Somija aiziet augšā. Un vienalga, ja pat mēs paņemam, šis ir tātad tas rādītājs, ko mēs paskatāmies, kas tad Latvijas teritorija ir saražots. Ja? Kas ir saražots, mēs redzam, ka tajā starta punktā tas ir gandrīz līdzvērtīgi uz vienu cilvēku, bet pat ar to visu to milzīgo apjomu, kas ir Somija, ir 1990. gadā, tātad PSRS sabrukuma laikā, ir 2 reizes lielāks šis iekšzemes koprodukts. Bet kā jau es teicu, kā tad mēs aprēķinājam, kā tas notiek, ja? Tas ir ārkārtīgi sarežģīti, ja mēs paskatāmies, ja? Tātad konvencionāla etalona ekstrapolācijas metode, ja? Bet tā latviski sakot, tad viss, kas konkrētā teritorijā ir saražots un visu veidu pakalpojumi tiek uzskaitīti. Un tas ir tas, ja kādā veidā mēs saprotam, kas ir iekšzemes koprodukts. Un netiek ņemts vērā, kas ar to notiek tālāk, piemēram, vai to kaut kur aizved prom, vai kāds to ir nozadzis, ja? Kaut kā nolaupījis, ja? Kādā veidā iekasējās, vai caur finansēm tas tiek aizsūkt kaut kur projām. Tās lietas netiek nekādā veidā iekšzemes koproduktā pēc starptautiskas metodoloģijas netiek ņemts vērā. Ja? Un pasaulē vienmēr ir pieņemts tā, ka ja iekšzemes koprodukts ir augstāks, jo cilvēkiem ir labāk. Tas nozīmē, ka ir vairāk nodokļi, vairāk naudas budžetā, vairāk atvēlēt sociālajiem budžetam, izglītībai, attīstībai, veselībai, pilnīgi visam. Normāli pasaulē tas tā ir. Mūsu gadījumā, kā arī mūsu norvēģi partneri, ja, kas nebija pirms tam iedziļinājušies PSRS komanda ekonomikas modelī, beigās teica tā, mīļie draugi, sanāk jau tā, jo jums vairāk ražo, jums sliktāk palika. Kaut kādā ziņā tiešām tā arī tas bija. Un tas ir tas Baltijas valstu fenomens, ka mēs nevaram skatīties uz iekšzemes koproduktu tikai tā. Tātad ir jāņem vērā vēl viena lieta, ka Latvija visu laiku bija šīs PSRS ekonomiskā modeļa donors. Dažādos veidos no mums visu laiku ņēma ārā kaut kādas resursus. Tātad gan izvestā produkcija, gan arī finanšu, teiksim, tas, ko es esmu pētījis, tātad, kas ir finanšu norēķini, tātad Latvija un PSRS, tātad katru gadu, ja, izņemot, tur bija tikai 2 gadi, ja, kad var atrast, kad Latvijas teritorijā no PSRS valsts budžeta ir iztērēts vairāk nekā no Latvijas saņēmusi. Tikai 2 gadi, un tas ir 54. gads pēc Staļina nāves, kad Berija mēģināja iegūt labvēlīgu PSRS Savienotās republikās, tad maksāja kompensācijas par iepriekšējo gadu lauksaimniecības produkciju, tad nedaudz Latvijas teritorijā nauda nokļuva vairāk, bet tas ir viens izņēmuma gads. Pēc tam, ja mēs paskatāmies, tātad šī starpības starp ieņēmumiem un izdevumiem, tad zilā tātad līnija ir tie izdevumi Latvijas teritorijā, tad tie ieņēmumi un izdevumi ir tā oranžā, ja, tātad šī starpība visu laiku ir, un īpaši viņi pieaug šajā 70. gados. 70. gados, 80. sākumā, jā, viņi pieaug, un līdz ar to, ja mēs paskatāmies kopumā, ja, tad es teiktu tā, ka tas ir tā kā tāds caurs maiss bija šis PSRS, teiksim, budžets un Latvija, ja, kad it kā tā nauda Latvijas teritorijā tika iekasēta, bet viņa Latvijā nepalika. Un cik tad tas nepalika? Ja, nepalika pietiekoši daudz, jo viens no galvenajiem nodokļu veidiem, kas bija tātad apgrozījuma budžets, ja, tātad apgrozījuma nodoklis, lielākā daļa no apgrozījuma nodokļa visus 40., 50. gadus, 60. gadus, ja, gāja uz PSRS, tātad savienības budžeta Latvijā nepalika, ja, un tikai kaut kāda neliela daļa atgriezās. Latvijā palika
pēc tam vēlākos periodos it kā salīdzinoši vairāk, ja mēs paskatāmies, bet jebkurā gadījumā šīs plūsmas, šīs nodokļu plūsmas, iekasētās naudas plūsmas ļoti lielā mērā gāja uz Padomju Savienību. Ja mēs to visu sabaram tādā atkal lielā maisā un saprotam, kas tad ir noticis šajās no 1946. gada līdz 90. gadam, tad šī starpība, teiksim, PSRS valsts budžeta transakcijas ieņēmumu izdevumi ir 17 miljārdi rubļi to konkrēto gadu cenās, bet galvenais ir procents. Šajā gadījumā mēs skatāmies procents, tie ir 18%. Tātad gandrīz katrs 5. rublis, kas tika iekasēts Latvijā, aizgāja projām uz PSRS centrālo budžetu. Tātad, un atpakaļ neatnāca. Un otrs, kas ir noteikti jāņem vērā, kad arī no tiem izdevumiem, kas bija Latvijas teritorijā, būtiska daļa, 5. daļa, gandrīz 19% bija saistīta ar militāriem izdevumiem Valsts drošības komiteja. Tā bija Latvijas teritorija. Es šajā gadījumā bilancē viņu it kā ielieku, saku, labi, tā ir Latvija, jo it kā mēs varam teikt, ka tie čekisti un militāri personas par saņemto algu, ja, viņi ir gājuši uz kolhozu tirgu un pirkuši gaļu no Latvijas zemniekiem vai no kolhoziem. Līdz ar to mēs varam teikt, ka iespējams, ka šī nauda, kas ir iepumpēta kaut kādā ziņā, ir palikusi Latvijā. Tur mums vajag papildus pētījumu, bet pat neskatoties uz to, tādā 18% no tā viss ir aizgājis projām. Nu, lūk, un tā kā PSRS ekonomika, tātad, tas ir tas rezultāts. Ja piemēram, viss tas būtu palicis Latvijā, ja, tad būtu savādāk. Tas ir tas rezultāts, ko laika biedri arī atcerās. Ja, kā var tā būt, ka ražo ļoti daudzi, piemēram, lauksaimniecības produkciju, pārtiku, ja, dažādas lietas un veikali tukši. To pat es atceros, ja, ka tas tā bija. Ja. Tas ir tas paradoks, ja, ka liekas, kā, ja mēs paskatāmies ražošanas rādītājus, mēs tik daudz ražojam, cilvēks saka, tur fermās, visu, bet kur tas palika? Palika tas gan preču veidā, gan arī iekasējot nodokļus, tas viss aizgāja projām. Un līdz ar to tā situācija bija. Un ja mēs paskatāmies, ja, teiksim, protams, pēc oficiālās statistikas, ja mēs skatāmies, tad bija tā, ka es to salīdzinu tādu aizbergu, ja, to, ko oficiālā statistikā redzēja, kādu Latvijā naudu tērēja, cik daudz tērēja, kam tērēja, kas tas bija, tad tā bija tā aizberga redzamā daļa, kur bija oficiāli, kas bija, un pārējā daļa bija tā lielākā daļa, kas bija tā aizberga neredzamā daļa, kas bija slepenā lietvedība, kas bija šie dokumenti, ja, kas parādīja to reālo situāciju. Tātad norēķina, teiksim, cik daudz nauda aiziet uz PSRS šo savienības budžetu, tātad centrālās valdības rīcībā, cik tiek tērēta nauda Latvijā Valsts drošības komitejai, bruņotiem spēkiem PSRS. Es nereiz neesmu atradis kādu dokumentu, kur Latvijas valdības rīcībā vispār būtu kaut kas, vai viņi būtu par to domājuši. Tā kā tā bija valsts valstī. Tas, pa ko kaut kādā veidā nosacīti atbildē šī Latvijas PSR kolaborantu valdība, bija tikai tā aizberga redzamā daļa. Pārējais, kas atradās, ja, tas viss faktiski bija noslēpts tāpat, un līdz ar to, par to cilvēki arī nezināja. Ja, pateicoties arī šai zaudējuma aprēķināšanas komisijai, ja, un arī vienam Latvijas bankas grantam izdevās šīs lietas atrast. Un kas ir ļoti svarīgi, atkal no tāda viedokļa man kā pētniekam, ka visi viņi ir apstiprināti. Tur visur ir virsū, kā saka, zīmogu un paraksti. Tas nav vienkārši tur ar roku pierakstīt. Pa katru gadu ļoti skrupulozi, ja, tā PSRS valsts banka ievāc informāciju no PSRS teritorijas, ja kādā veidā pildās PSRS budžets, kā ienāk nauda, kas un kādā veidā. Un Latvijas tātad šīs PSRS valsts bankas filiāla bija šī Latvijas republikāniskais kantors, kas ir, un tas bija atbildīgs, tas vāc šīs grāmatvedības atskaites par visu, ja, pa militāriem izdevumiem pēc teritoriālā principa. Un tas ir, milzīgs panākums, mums milzīga veiksme, ka to viņi neizved ārā 80. gadu beigās, 90. gadā, ka tas palicis Latvijā, mums ir pierādījumi par katru gadu, līdz pēdējiem rublim, līdz pēdējai kapekā, kāda te naudas transferi ir bijuši, un plus ir tas, ka tie visi ir arī apstiprināti Maskavai, ir atnākusi atgrieziskā saikne, viņi saprot, ka tas tā ir. Tā kā, ja mēs gadījumā iesim uz kādu tiesu, tad es teiktu, mums visi papīri ir kārtībā. Ja? Tā kā tas ir arī ļoti svarīgi, protams. Ja? Un tagad paskatāmies nedaudz, ja es pielietoju šo pašu koeficientu, tāpēc, ka tas ir arī tāds, es teiktu, nedaudz zinātnisks eksperiments, bet man bija jādod arī kaut kāds risinājums. Ja mēs paskatāmies, salīdzinām atkal to pašu Latvijas un Somijas iekšzemes koproduktu, bet es piemēroju katram gadam tādu to koeficientu IKP samazinājumu, kāds tajā gadā bija par konkrētajā gadā, cik daudz vairāk procentuāli nauda aizgāja no ieņēmumiem, aizgāja prom uz šo PSRS centrālu budžetu. Ir jāņem vērā, ka PSRS bija tātad komanda ekonomika, ļoti centralizēta, valsts kontrolēta, faktiski privāta nekāda, līdz ar to būtībā viss apgrozījums, viss nauda, kas gāja, viņi gāja caur budžetu. Līdz ar to es pieņemu, ka šī metode varētu būt,
gana droši, es tā varu teikt. Ja, katrā ziņā es domāju, ka tas ir viens no veidiem, kā mēs varam aprēķināt šo. Protams, vēl kas mums būtu nepieciešams, protams, preču plūsmas, ja, visi šie balansi, kas mums ir vajadzīgs, ko mums saprast, bet jau ieliekot šos 18% un vienā gadā vairāk, vienā mazāk, tad jau mēs redzam šīs IKP līknes nedaudz savādāks. Tad šis Latvijas IKP, ko parāda arī daudz, piemēram, dati pa lauksaimniecību, ja, ka lauksaimniecībā, teiksim, kaut kādi kopapjomi atjaunojās tikai 50. gadu vidū. Un te mēs redzam, ka arī tas IKP kritums ir gana liels. Šis tā tad ir raksturo, cik tad reālā pievienotā vērtība palika Latvijā. Ja, tas ir tas, tātad šis to parāda. Un ja mēs paņemam, tad tas dzeltenais, tas bija tas pa vidu, ja, tad tas ir tas, kas ir teritoriāli Latvijā, tātad IKP, kas ir iegūts, bet ņemot vērā, ka daļa no tā aizgāja projām, mēs varam teikt, ka Latvijas teritorijā tajā rīcībā palika tā apakšējā, kas ir tas sarkanais. Lūk, un, protams, tas ir arī jautājums, ko visu uzdot, un kā tad mēs to varam pārreikināt. Tā kā mēs IKP esam sarēķinājuši tātad arī šajās brīvi konvertējumās valūtās, salīdzinājumās ASV dolāros, tad es šos aprēķinus veicu, un tie skaitļi ir sekojoši. Tātad, ja mēs neņemam vērā to daļu, kas ir no Latvijas aizgājis prom, mēs paskatāmies, kad ņemam to dzelteno līniju, tātad tas ir tas IKP, kas ir, tad sarēķinot, teiksim, šo neiegūto IKP, ja mēs atstājam šo proporciju starp Latviju un Somiju, tātad šos 10% un šīs budžetu un iedzīvotāji, tad neiegūtais IKP mums ir 463 miljardi mūsdienu eiro. 463 miljardi. Ja mēs ņemam vērā vēl to daļu, ko no Latvijas izvilk ārā, ja, teiksim, šie 18%, ja, kas ir no šī budžeta, ja mēs ņemam šos koeficientus, teiksim, katrā konkrētā gadā, tad cipars ir 824 miljardi. 824 miljardi mūsdienu eiro. Varat iedomāties, ja, kas tās ir pa naudām, ja, kas tie pa cipariem, mums te nevienu dzelzceļu vien mēs varētu uzbūvēt, ja tā sakam. Ja, jo skaidrs vēl viena lieta, ka tas jau netika norauts tā kā ar nāzi, ja 90. gadā. Tas ir tikai PSRS okupācijas periods. Tā kā, tas reāli parāda, ja, un tas ir tas skaidrojums, kā tā varēja būt, ka iekšzemes koprodukts Latvijā, tas saražotā daudzums, rūpnīcas, visas tur lauksaimniecības produkcija, tur gaļa, vispārējais svies, ir vairāk nekā Čehoslovākijā. Iekšzemes koprodukts 70. 80. gados Latvijā ir augstāks kā Čehoslovākijā, bet cilvēki dzīvo sliktāk. Tas ir tāpēc, ka vienkārši tā teritorija, brutāli sakot, tika izlaupīta. No viņas vienkārši ved ārā no šejienes un nepalika tas labums. Ja tas viss labums būtu šeit palicis, tad mēs varbūt savādāk par tām lietām domāt. Bet tā bija apzināta politika, izmantot iedzīvotājs, eksploatēt teritoriju, iedzīvotājs, dabas resursus, visu pārējo, un tāds tas rezultāts bija. Tā kā, es teiktu tā, ka šis ir, manuprāt, ļoti, ļoti būtiski, ja, ka mēs varam jau kaut kādā veidā nosaukt un pateikt, ja, kādā veidā, cik tas daudz ir bijis. Un, protams, ir svarīgi paskatīties, kādu mēs bijām pirms tām, ja, teiksim, šis PSRS okupācijas periods, es jau pieminēju, ka mēs ar Somiju bijām ļoti līdzīgi. Šis ir iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju Baltijas valstīs, ja, kas Latvijā ir visaugstākais, ja mēs tā skatāmies uz vienu iedzīvotāju. Un Lietuvā viņš ir tādā brīdī viszemākais, un ja mēs skatāmies vispār pa visu, kas notika šajā PSRS okupācijas periodā, tad ir jāatzīst, ka Latvijā bija šīs, Latvijas sekas ir smagāk, ko mēs arī redzam mūsdienās, kur tās Lietuva, Igauna ir aizgājis garām objektīvi, mums bija lielākā imigrācija, kas mainīja vispār, uztver cilvēku daudz šīs lietas, vairāk ekonomika, kuras parādīšu tālāk, bija daudz vairāk integrēta iekšā sistēmā, tātad mēs vairāk bijām saslēgta PSRS atkarīgi no resursiem, vispār jau vairāk militarizēta, viss šīs lietas bija daudz vairāk saslēgts, līdz ar to arī tās ir tās ilgtermiņa sekas, ja mēs runājam, kāpēc tas tā notiek, ka mēs nevaram tik arī ātri atgūties, ja, un ir vēl daudz lietas, ja, teiksim, 90. gadu uzņēmējdarbības vide vispārējais, ja šī saikne Maskava bija ciešāka, un ja mēs pārgriezām politisko nabas saiti tur 91. gadā, 92. gadā atteicāmies no PSRS rubļa, tad mentāli lielai daļai ieskaitot uzņēmējs vēl 90. gados, vēl 21. gadsimtā daudz vēl skatījās tur, kāpēc tad viņiem tur netirgoties, es taču krievu valodu protu labāk, tur iet kaut angliski neprot tā, tak var tur visu darīt. Un līdz ar to, tas arī kaut kādā veidā, joprojām arī uzņēmēji saka, ja Lietuvā, Igaunijā pateikuši, ka tas virziens ir neperspektīvs, tad Latvijā tādā uzņēmēja vidē, saka, bet tu var tā, ka tiem krieviem tur tirgoties. Tā kā, pašiem jātiek ir ar to galvu kārtībā, ja, tā kā tā.
Vēl viena lieta, 20. 30. gados Latvijas IKP veidošo nozara īpatsvars, kas ir tātad, tas ir tātad, kas tad to veidoja? Skaidrs, ka vislielākai lauksaimniecība, kas ir apakšā tā gaiši zilā, bet visu laiku būtiski ir atguvusies, jāatcerās, tātad Pirmā pasaules kara laikā rūpniecība gandrīz pilnībā tika izpostīta, tad viss iekārts Krievijas impērijas valdība izved ārā, lielāko daļu no strādniekiem arī, tad mums bija jāsāk pilnīgi no nulles tas, bet rūpniecība pakāpeniski atguvās, un šis IKP pieaugums, kas bija arī 30. gados, viņš bija uz rūpniecības pieauguma rēķina tomēr. Un tas ir diezgan svarīgi. Es zinu, ka ir arī kolēģi, kas ir Arnolds Aizsilnieks vai Aivars Strāngi, ļoti kritizējuši, ka rūpniecībai nav bijusi tā produktivitāte uz vienu strādājušo pieaugus, bet kopumā tendence tomēr makro līmenī bija ļoti svarīga un pozitīva, tāpēc, ka viena rūpniecībā strādājuša cilvēka pievienotā vērtība bija augstāka nekā viena lauksaimniecībā strādājuša. Un cilvēkam aizejot no lauksaimniecības uz nosacīt zemes produktivitātes rūpniecību, vienalga tas valstī bija liels iegūms. Līdz ar to mēs pakāpeniski audzējam šo rūpniecības, daudz šīs lietas notika. Tā kā tas bija būtiski. Vēl viena lieta, kas būs arī mūsu grāmatā, viens no mītiem ir par to, ka 30. gadu beigās Ulmaņa laikā strauji pieaug birokrātija un kad valsts aparāts un tā, skatoties datus, tomēr tas neparādās. Jā, 35. gadā nedaudz valsts darbā pieaug cilvēku skaits 36. bet pēc tam viņš sāk samazināties. Līdz ar to arī, ja paskatās IKP īpatsvar, tad valsts sektors, ja mēs paskatāmies, teiksim, šī valsts administrācija, aizsardzība, veselība kopumā arvien samazinājās. Jā, 20. gadā, protams, liela armija pēckara laiks, valstī vispār vajag daudz lietas ievākt, tur ir milzīgi liels valsts sektora īpatsvars, bet ja valsts pārvalde samazinās arvien. Ja? Tā kā tas ir vēl viens mīts, ja mēs tā paskatāmies. Tā kā, valsts attīstījās pietiekoši normāli, ja? un visas tās lietas notika arī pietiekoši normāli, kas pie mums notika. Pāris lietas, ja, kas mums ir, teiksim, agrārā reforma, ja, kas ārkārtīgi, ko es arī pa 20-30 gadiem noteikti tagad gribu pateikt, tā pirmā lieta, ka agrārā reforma ļoti mainīja vispār, ja mēs tā skatāmies vienkārši, revolucionāra agrārā reforma, mēs iedevām zemi, it kā mazus gabaliņus, citi saka 22 hektārus, bet tam bija milzīga nozīme, ka mēs iedevām ļoti daudziem cilvēkiem iespēju nodarboties ar uzņēmējdarbību un pirmā praktiskā uzņēmējdarbības pieredze. Tām bija milzīga nozīme, ka tu nevis biji kalps, ja, strādāji tur muižā vai vēl kaut kur tu kaut ko darīji, kur tu vienkārši tev pateici, reku tu roc, reku tu ar, tu savāc, tu nezini. Tagad tev ir tavi 22 hektāri, tu pats esi atbildīgs, tava ģimene ir atbildīga. Jūs paši domājat, ko es sēšu, cik es pļaušu, kādā veidā, ko es pārdošu, ja, ko es būvēšu. Un tam ir milzīga nozīme, ka cilvēki dabūja tādu individuālu atbildības līmeni. Tāpēc, arī pēc tam, ja mēs paskatāmies, tie cilvēki, kas bēgļu gaitās devās ārpus Latvijas Otrā pasaules kara beigās, viņi bija ļoti veiksmīgi šajās rietumu sabiedrībā, diezgan ātri, liela daļa integrējās, protams, pirmie gadi bija smagi, bet pēc tam tieši šis uzņēmējumu, kā es to saucu, tāds uzņēmīguma domāšanas kultūra Latvijā bija 20. 30. gados ieaudzināta. Protams, blaknes, protams, autoritārs režīms, daudzas lietas, kas ir, bet kopumā virziens bija pareizs. Un tas pats attiecībā uz rūpniecību, jā, atbilstoši protekcionisma laikmetam. Ja? Tas ir, ka pārmet, ka Latvija uzlika liels ievedmuļus, bet to sāk Amerikas Savienotās valstis. Kā mēs varam pārmest Latvijai, kad viņa, ko Latvija varēja izdarīt? Slēgt savu rūpniecību, kur mēs varam teikt, ka viņi varbūt nebija tik ārkārtīgi produktīvi, bet tad mēs mūs pārpludinātu ar citu valstu lētām precēm. Ja? Tā kā ir jau jāsaprot, ka mēs bijām salīdzinoši, mums kā neliela valsts, ja mums bija jāsako līdz starptautiskām tendencēm. Tā kā, ja mēs paskatāmies tas, kas tika ražots, teiksim, atbilstoši tam laikmetam, kvalitāte bija pietiekoši laba. Ja? Tā kā arī tas bija, kad citā situācijā, ja mēs no Otrā pasaules kara izspruktu līdzīgi kā Somija, es domāju, ka arī mūsu rūpniecība viss tur būtu kārtībā, ja ražojām pietiekoši daudzos segmentos arī kvalitatīvi un arī starptautiski konkurētspējīgas lietas. Ja? Un mācījāmies to darīt un būtu palicis arvien labāk. Un šī ir arī lieta, ja, pa ko mēs šodien arī varam pasmieties, no vienas puses pasmaidīt, tas arī tomēr 30. gadu otrā pusē rādīja, kāds te ir patēriņš, piena gaļas patēriņš uz vienu iedzīvotāju tas ir.
Un, Latvijā ir visvairāk. Tagad teikt, ka tas tā nav labi, tik daudz pienu dzert un gaļu ēst, tas nav vairs saistīts ar klimatu, bet tie bija citi laiki. Toreiz tas bija rādītājs, kas parādīja, ko cilvēks var atļauties, daudz darīt. Un arī ar aptaukošanos mums problēmas nebija toreiz, jo pārsvarā cilvēki tomēr nodarbojas lauksaimniecībā, strādāja daudz fizisku darbu, kustējās, aktīvs dzīvesveids. Līdz ar to tas, ka tu tik daudz dzēri pienu, kas iznāk vai ēda gaļu, tas nebija apdraudējums tādā ziņā. Bet katrā ziņā ir tas, ka daudzos šādos rādītājs, es jau pieminēju arī šo dzīves ilgumu, visu Latviju parādījās ļoti labi. Ja salīdzināja arī rādītāji, kur salīdzina pirktspēju, arī rūpniecībā strādājušie Rīgā pirktspēju, viņi ir stipri labā līmenī. Kad cilvēks, kurš strādā Latvijā, Rīgā, rūpniecības uzņēmumā, viņš var atļauties par algu vairāk nekā strādnieks Vīnē, Beļģijā, Briselē, vēl citās pilsētās. Tā kā, tas parāda to, ka tas samērīgums bija un tā dzīves kvalitāte bija. Un labi, tad tas tā kā ir tas ievads arī par to Latvijas ar tiem 20, 30 gadiem nedaudz arī atkāp, bet tagad par to PSRS okupācijas īstermiņu un ilgtermiņu ietekmi mazliet. Un tas tā pirmā, kas ir jāatcerās, kas bija, ka bija milzīga tāda vektora maiņa, kas ir vispār kopumā tautsaimniecībā. Tā ir pirmā lielā lieta, ka tā bija no tādām iekšējām Latvijas interesēm, tautas labklājība, viss šīs lietas, kas bija, ko mēs mēģinājām sasniegt, tā bija uz PSRS kopīgām interesēm, kas ļoti bieži bija pilnīgi pretējas, un kas bija faktiski, ignorēja to, kas ir vajadzīgs mums pašiem. Tā ir tā pirmā pati lielākā lieta. Ir, protams, arī citas lietas, teiksim, protams, otra lieta, kas tas ir tautsaimniecības nozara integrācija PSRS ekonomikā. Tam ir milzīga nozīme, un, protams, plus militarizācija. Tad mēs ļoti dziļi visas nozares, lielākās rūpnīcas bija gandrīz visu PSRS okupācijas periodu PSRS ministrija pakļautībā. Būtībā vietējā valdība pat nelēma, ko tur VEFs dara, nedara. Viņiem bija tikai jānodrošina kaut kādas lietas tur, bet principā kaut kā plānot, ko VEFs ražos, neražos, vietējai valdībai nekāda teikšana nebija. Un plus, protams, militarizācija. Es te paņēmu pāris kas tad bija VEFs, Es esmu arī ar cilvēkiem, kas VEFā strādājuši, tas ir interesanti runājuši, un viņi paši saka, nebija mums nemaz tik daudz tas militārais, ko mēs ražojam. Nē, tomēr bija gana daudz. Un es paskatījos tagad arī arhīvā, VEFām pat bija vairāk nosaukumi. Labi, tas viņu īstais nosaukums, kas ir tātad viņi ir tātad pasta kastīte B2 868, un, protams, VEFam bija piekabināts tātad Rīgas Ļeņina ordeņa valsts elektrotehniskā fabrika Ļeņina vārdā nosaukt. Tātad divreiz Ļeņina vārdā nosaukts VEFs, bet principā, kas viņam bija, ka viņam bija arī pilnīgi cita identitāte, viņam bija dubulta identitāte, un slepenajā sarakstē, tās lietas, ko VEFs ražoja un darīja, slepenā sarakstē tās visas, tās arī nekādā ziņā tas nebija saistīts ar mūsu, nosacīt mūsu, Latvijas PSR valdību vai kādu vietējo ministriju. Un ļoti daudz šīs lietas, kas tika ražotas militāram kompleksam, dažādas iekārtas, vai tie paši telefona aparāti, kas tajā bildē stūrī redzami, liekas, telefons kā telefons, bet viņi tika speciāli smērēti no iekšas ar kaut kādu speciālu vielu, lai viņus nevar noklausīties. Un vēl visādas tādas lietas. Es dzirdēju, ka tagad notiek ļoti līdzīgi, ka tagad mūsu zinātnieki arī strādā pie tā, lai nevar kaut kādus datus novilkt no kaut kādām iekārtām, tad arī smērē no iekšas. Tad mūsēji toreiz arī to darīja, VEF konstruktoru birojas to darīja, un tā bija ļoti daudz lietas zemūdenēm, raķešu sistēmām, daudz lietas ražoja VEFs, un, protams, arī citas rūpnīcas. Tā kā, tas ir jāņem vērā, ka viņi bija ļoti, ļoti dziļi integrēti šajā sistēmā. Un skaidrs, ka politisks lēmums, kā tu vari mēģināt to turpināt, protams, ka tu to nevar turpināt, jo tu atjauno neatkarību. Vēl viena lieta ir, kas ir tātad lauksaimniecība, teiksim, rūpniecība. Lauksaimniecībā notika tieši tas pats. Doktorante Baiba Kļaviņa, man ir tas gods vadīt viņas doktora darbu, viņa veica šo aprēķinu, tātad paskatījās, kāds bija tendence Aramzeme un lielopu skaits Latvijā.
Un, nu, tā normāli ir tā, kā bija 20. 30. gados, kas ir kreisā pusē un labā pusē, kas ir tātad jau pēc neatkarības atjaunošanas, ka ir aramzeme ir noteikts daudzums, un tad savukārt ir arī kaut kāds lopu skaits, ko tu attiecīgi, ja tev aramzeme arī lauksaimniecības zeme, cik tu vari tos lopus uzturēt tur, ja tev tu audzē visu kaut ko, cik tu apstrādā. Bet redzam, ka kaut kur no 70. gada līdz 90. gadam pēkšņi lopu skaits pieaug, un plus tendence aramzemē ir samazināties. Ja? Un būtu jautājums, kā tas ir iespējams? Mēs tur atradām kaut kādas, PSRS atrada kaut kādas jaunas metodas. PSRS atrada kaut kādas jaunas metodas, kā saimniekot. Nē, tā nebija. Arī lauksaimniecība, kā rūpniecība, tika uzlikta uz tādas energoresursu adatas, lauksaimniecība tika uzlikta, ja mēs runājam par lopkopību, uz ievests lobarības adatas. Latvijā ieveda miljoniem tonu lobarības, ja, un tad arī vietējie kolhozi, viņiem nebija vairs jēgas ražot šo pašiem rūpēties par lobarības bāzi, un viņi paļāvās tikai uz to, ka nav kaut kurienes atvedīs, ja, jo PSRS tobrīd sāka vairāk eksportēt šos energoresursus, naftu pārdeva, dabas gāzi un iegūst šos dolārus, un liela daļa viņi mēģināja stimulēt lauksaimniecību, domāja, mēs nopirksim graudus ārzemēs, ja, un tad mēs dosim tiem kolhoziem, bet tā absolūti nav ilgspējīga politika, kas ļoti labi parāda, ja kā nogāzās tas lopu skaits, ja, kad mēs atjaunām neatkarību. Jo tas nebija ekonomiski pamatots modelis. Tā nevar darīt, ka tu ved graudus no otras pasaules puses, barot te cūks ar viņām un audzē. Tas ir, tā arī teica Krievu biznesa kādreiz, ja? Tas arī tas bija, ja? Ja mēs paskatāmies vēl, tas ir, un ko es teicu par šo integrāciju sistēmā, redziet, tas ir tas pats piemērs par cūkām, tagad arī augšā tas, kas ir tas sarkanais, tas ir Latvijas grafiks, kur arī tas pats 70. 80. gadi ir milzīgs palēciens. Ir Igaunija, otrs grafiks ir Igaunijā arī ir, bet uz pusi mazāks. Ja, tātad Latvija ir izmanto šīs vairāk tātad vosu laikā. Ja mēs varam uz šo lobarību uzsēsties, kāpēc gan nebediet tik iekšā, mēs audzēsim tās cūkas, cik jums vajag. Ja? Igaunijā tas ir bijis mazāk, un arī mēs redzam tas kritiens pēc tam, ja, kas ir pēc tam 90. gadu sākuma. Arī Latvijā iekritiens ir daudz smagāks. Ja? Tā kā, tā ir tā realitāte. Arī visos sektoros mēs bijām daudz vairāk integrētanie PSRS modelī. Ja mēs paskatāmies dažādus reģionus, ja, te ir Latgala un Kurzeme, un tas arī parāda to, arī Latgales problēmas lielā mērā sākās PSRS okupācijas periodā. Ja 20. 30. gados Latgala tomēr vilkās pārējai Latvijai diezgan strauji klāt pēc dzīves kvalitātes, dzīves līmeņa, ko daudz lietas parāda, ja tur dzīves ilgums daudz cits lietas, tad savukārt, ja mēs paskatāmies, kas notika arī šeit, ja arī 70. 80. gadi, atkal Latgala ir paņēmusi tās cūkas, tur ir vēl vairāki pieauguši nekā Kurzemē salīdzinoši, bet tas atsitiens, tas kritiens ir pēc tam tās sekas, mēs redzam konkrēti uz nozari, viņš ir zemāks, un tagad jau mūsdienās Latgalē, teiksim, cūkopība, ja mēs redzam, tad viņi ir zemākā līmenī nekā Kurzemē. Ja Kurzemē un Latgalē 20. 30. gados plus mīnus viņi bija līdzīgi, ja, bet tad mēs redzam tagad, ka Latgala ir nokritus. Līdz ar to, ja tevi neilgtspējīgi, teiksim, politiski, tu lēmums var pieņemt ļoti ātri, bet ekonomika dod atsitienu pēc 10, 20, 30 gadiem, un tu netiec no tā vaļā. Tā kā, to ir jāsaprot. Un vēl viens piemērs, ja, kā sabiedrībā mainījās kaut kādas lietas, ir alkohola patēriņš. Ja. Dati no 50. līdz 57. gadam alkohola patēriņš realizācija Latvijā dubultojās. Ja. Iedzīvotājs skaits nedubultojās, iedzīvotājs skaits pieaug ļoti nedaudz, ja, bet bija būtisks pārmaiņas sabiedrībā tomēr. Ja, 49. gadā tā tad ir deportācija vēl, brauc iekšā cilvēka cita veida paradumiem, vietējie cilvēki arī, kur atmiņās var uztaustīt, saka, kad izskatās nekāda Angļi nenāks, nepalīdzēs, tie Krievi te ir un paliks, ja, tad arī latvieši esot pievērsušies, kura kaut kādās atmiņās, alkohola patēriņš ļoti būtiski pieaug. Ja? Tas ir viens piemērs 7 gados dubultot. Kur kaut ko tādu var izdarīt? Ja? Un ražošanas apjoms arī tas pats, ja, teiksim, patēriņš, pēc tam viņš uzaug vēl un vēl, ja, tikai Gorbačova pretalkohola kampaņas laikā, ja, un tas lielākā daļa iekšējiem tirgumu ražot. Un tātad starp 60. un 80. gadu vēl 2,5 reizes pieauga alkohola patēriņš. Un tas Jānis Strazdiņš, narkologs, bija tā kā aprēķinājis, ka alkoholismu saistītās slimības 8 reizes pieauguši, tātad 20 gados. Tā kā, tas ir viss, un pēc tam mēs tagad ņemam vēl kaut kādus datus, tas ir kaut kāda mūsdienas, ja? Joprojām, mēs esam pasaules līderi. Ja ne IKP ziņā, tad alkohola patēriņa ziņā mēs esam. Ja?
Nu, sakiet vai nē, bet arī šos paradumus nevar ātri mainīt. Ja? Bet tas atstāja iespaidu. Ja? Tā tas diemžēl ir. Un ja mēs skatāmies arī mājasaimniecības, ja, tad mēs redzam arī mūsu brāļi lietuvieši un igauņi arī diezgan tuvu. Ja? Tie gan 19. gadu, bet tas ir Eurostat dati. Ja? Tur es neesmu tur sagadrojis. Tas savukārt šis ir, cik ir mājasaimniecībā patēriņš no mājasaimniecības ienākumiem, cik patērē alkoholam. Ja? Tad mēs šeit arī esam līderos. Ja? Un lietuvieši igauņi blakus. Ja? Mēs redzam, šis austrumu bloks nosacīti ir līderos. Ja? Pirmām kārtām tāpēc, ka mums ir mazāk ieņēmumi, mēs esam nabadzīgāki, bet, ja mums ir jāizvēlās grāmata vai pāri saliņi, tad, laikam pāri saliņi tomēr, izskatās biežāk. Lūk, un labi, par demogrāfiju. Mans kolēģis Ilmārs Mešs ir, protams, guru, un viņš šeit ir, bet es vienalga pāris lietas gribu parādīt, tāpēc, manuprāt, tas ir svarīgi, ja, teiksim, kas parāda, teiksim, arī šo demogrāfisko ietekmi, jo ir tā, ka, ja mēs paskatāmies uz to situāciju, viena lieta, protams, ir iekšzemes koprodukts, bet joprojām ļoti svarīgi ir cilvēku skaits. Un, ja mēs paskatāmies, protams, tu var audzēt to iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju, un tā, jo parasti rāda uz vienu iedzīvotāju. Bet, ja iedzīvotāju skaits samazinās straujāk nekā pieaug iekšzemes koprodukts, tad mēs stāvam uz vietas. Un tas ir tas, kas mums ir noticis pēdējos apmēram 11 gados. Ja? Tā kā, ja mēs paskatāmies pēc iedzīvotāju skaita, tas ir tā lielā bilde, ja mēs paskatāmies tātad no paša 20. gadsimta sākuma. Paņemam divas valstis, Somija, Dānija, kas ir salīdzinoši līdzīgas valstis. Mēs paskatāmies, liekas tendences ir līdzīgas, saliekam kopā, vienā brīdī Dāņi ir aizgājuši garām. Kāpēc Dāņi ir aizgājuši garām? Tas ir kara laiks, mēs paskatāmies, tajā brīdī Somija karoja daudz intensīvāk, Dānijā laikam pārdesmit cilvēki, kas pretojās aizgāja bojā un tā, bet principā Somija izcīnīja neatkarības karu, un tā ietekme ir, mēs redzam, bet abās valstīs iedzīvotāju skaits ir ļoti, ļoti būtiski pieaudzis. Un te mēs pieliekam klāt šo valsti, kur, ja mēs paskatāmies šo tendenci, jūs jau varat iedomāties, kas ir tā zaļā, vai ne? Es domāju, ka nav pat jāsaka, vai ne, tiesa mēs, pilnīgi mēs redzam, līdz ar to, pat ja IKP, kur mēs redzam arī mums tie rādītāji nav tik labi, tad, šis viss rādītājs parāda, ka, tā ģeopolitiskā turbulence ir ļoti negatīvi demogrāfiju ietekmējusi. Un tas ir tās iedzīvotāju skaiti, ja mēs skatāmies. Protams, Pirmais pasaules karš arī ļoti negatīvi ietekmē, bet tomēr mēs savācāmies, atkopāmies un tā tendence bija pozitīva. Bet PSRS okupācijas perioda šī sociāla-ekonomiskā visa ietekme ir radījusi tos precedentus, kas ir, ka šobrīd, esot Eiropas Savienībā, cilvēki daudz izvēlējās izceļot no Latvijas. Ja? Protams, tāpēc, ka dzīves kvalitāte bija tajās valstīs, kas ir uz rietumiem, mūsu labāk. Ja? Bet tas ir tiešā veidā saistīts. Ja 20. 30. gados mums bija viestrādnieki Latvijā ļoti daudz no Polijas, no Lietuvas, pat no Igaunijas, tad šobrīd situācija. Tam ir ļoti cieši saikni, teiksim, ar šo ekonomisko situāciju, protams. Tā kā mēs nevaram pārmest šiem cilvēkiem individuāli, ka viņi pametuši valstu vai kas, bet tās ir tās sekas, tām, kas bija PSRS okupācijas periodā. Un nav tā, ka mēs vienīgi, ja mēs paskatāmies, teiksim, šo pašu Skandināviju, 3 valsts, un tad Latvija, Lietuva, Igaunija, tad mēs redzam arī ar mūsu kaimiņiem noticis diezgan līdzīgs, teiksim, šīs kopējās tendences, cik ļoti ir pieauguši šīs 3 reģionu valstis, kurās arī IKP ir 2 un vairāk reizes lielāks uz vienu iedzīvotāju, un arī iedzīvotāju skaits. Tad, cik milzīgi jaudīgāks viņas ir, tas nozīmē, saliekot kopā IKP ar šo demogrāfiju, viņiem ir daudzreiz vairāk naudas, gan skolām, gan veselībai, ceļiem, visam pārējiem. Ja Latvijas un Somijas IKP 39. gadā šī atšķirība bija 2 reizes, Somijā bija 2 reizes lielāks nekā Latvijā kopumā, teiksim, nevis uz vienu iedzīvotāju, bet kopējais, tāpēc cilvēki vairāk, teritorija lielāka, Somija, Latvija 2 reizes lielāka, šobrīd Somijai ir 7 reizes lielāks iekšzemes koprodukts kopējais, tad viņiem ir 7 reizes vairāk naudas visam, kas ir Latvijā. Tā kā, tās ir, piedodiet, tās sekas, Un tas ir tā starpība, ko mēs pieņemam, ka pie normālas civilizētas attīstības iespēja mēs sliktāk neattīstītos kā Somi. Un pēdējais, ko es vēl gribu pateikt, ir reģionālā tā kā nevienlīdzība vai vienlīdzība, kas ir, ka ja mēs paskatāmies iekšzemes koproduktu, mēs redzam, ir viena tāda tendence, ka Rīga ir vienmēr bijusi tā kā ar augstāku iekšzemes koproduktu. Tur ir skaidrojumi, tāpēc, ka Rīgā ir bijis ļoti daudz rūpniecības vienmēr, pievienotā vērtība rūpniecībā strādājušo vienmēr ir lielākā lauksaimniecībā, gan arī vienmēr.
Bet ir tā vēl viena lieta, kas ir, ja, kad šis tomēr negāja kopā ar to, ka iedzīvotāju skaita izmaiņas ir, ja, daudz vairāk pa labu Rīgai, ja, teiksim, un vēl viena lieta, ja, kad Latgali, ja mēs tomēr 20. 30. gados pat Latgali tomēr ir tuvāk, tad šobrīd, ja mēs redzam, nu, diemžēl viņi nav, bet kurā brīdī tas notika, es tūlīt parādīšu. Un šim ir milzīga nozīme, ja, tad šīs demografiskās izmaiņas, kā reģionu pārklājums mainījās, ka ļoti pieauga Rīga, teiksim, PSRS okupācijas periodā un samazinājās, un, piemēram, Latgali. Un kāpēc Latgalē nevarēja attīstīt to pašu rūpniecību, ja viņi tik šausmīgi gribēja? Bet nē, cilvēki no Latgales brauc projām, un kāpēc brauc projām, tas sākās 49. gadā. Un to mēs arī esam atraduši, kāpēc tas notika. Tur jau ļoti daudz cilvēku atmiņās saka, Latgalē pēc kolektivizācijas esot ļoti briesmīgi bijuši sadzīves apstākļi, kolhozos vispār nav maksāts algas, tur pat gadiem un kaut kas, un pusbadā jādzīvo. Un te ir statistikas dati no PSRS perioda, tas ir tad 59. gads, kur var paskatīties Vidzemes un Latgales kolhozi, ja, skaitļu ļoti daudz, bet kas ir pats būtiskākais, ka kolhoza naudas ieņēmums vienu strādājušo gadā, nu tātad kolhoza tobrīd bija tas, kas uzturēja gan visu šīs kultūra, visu pārējo būvēja, palīdzēja mājas. Latgalē tātad ir gandrīz 3 reizes mazāks. Ja, teiksim, ja Vidzemes vidē ir šie 10 000 rubļi, tad Latgalē 3600. Ja, tātad, nu, tā ir tā milzīgā starpība. Tik dramatiska atšķirība reģionālā nebija Latvijas Republikas laikā. Un šis pamudināja, protams, daudz cilvēks no Latgales glābties un doties projām. Tā kā, ja mēs skatāmies šīs, teiksim, jā, arī piens, teiksim, šī ražība, kas ir, ja, teiksim, šis ir atšķirība, jā, bet viņa nav tik dramatiska, bet tieši šis kopējais saimniekošanas veids, ka no kolhoziem tiek paņemts, nu skaidrs, ka cilvēki muka projām, un tad iesākās tās, protams, arī tagad tās tendences negatīvās tur, bet tas ir sākuma punkts, kad Latgalē depopulācija ļoti strauji sākās 49. gads. Un, nu, teiksim tā, nu, tomēr jāskatās uz tām lietām ir pozitīvi un tā, un mēs, protams, esam ļoti daudz ko sasnieguši, ja, tā kā to es gribu teikt, un tas, ka mēs tikām iekšā Eiropas Savienībā NATO, bail iedomāties, ja mēs tur nebūtu 2004. gadā ienākuši iekšā, bet mēs arī 90. gados un arī joprojām līdz gadam neizvērtējam tās milzīgās sekas, ko tomēr PSRS okupācija mums radīja. Tīri sabiedrībai, tīri cilvēkiem, uztverziņā, kā mēs domājam, kā mēs rīkojamies, mūsu rīcības, darba kultūra, viss šīs lietas. Tā kā, nu, ja mēs to apzināsimies, es domāju, tad mums būs daudz vieglāk arī kaut ko darīt. Tā kā, ja man jāsaka, ko vajag darīt, kaut vai aizņemamies naudu, guldam izglītības sistēmā, izglītībā, attīstībā, zinātnē, tādās lietās, lai mēs audzētu šo produktivitāti vispār, jo tas ir scenārijs, kas mums ir jādara. Citu variantu mums nav. Paldies par uzmanību!